Mūsu šīsdienas tēma ir tauki, un es teiktu arī tāds veselīgs dzīvesveids vai veselīga attieksme pret pārtiku un visām, īstenībā mūsdienās nepieciešamām uzturvielām. Jāsaka, gan tauki, nabagi ir bijuši gan ganīti, gan arī ļoti, ļoti slavēti. Un tad jautājums, kā tad patiesībā ir, jo visi jau ir dzirdējuši, ka ir labi tauki, ir slikti tauki. Ko tad tas īsti nozīmē? Un patiesībā tas, kas mūsdienās ir kļuvis pavisam skaidrs, ka tauki mūsdienu dzīvesveidā un mūsdienu ēdienkartē ir ārkārtīgi svarīgi. Lielākā bažas droši vien ir tāda, ka cilvēka ķermenis pēc būtības ir piemērots ārkārtīgi lielai kustībai un ļoti optimālai tauku masai. Respektīvi, jebkura tāda palielināta tauku masa, ja palielināts tauku procents, var radīt kaut kādas saslimšanas vai varbūt tādu nepatīkamu sajūtu vai diezgan ievērojamas arī veselības problēmas. Tas, kas šobrīd ir pierādīts, ka ja cilvēkam ir palielināta ķermeņa masa, tas diemžēl ir iekaisums. Ja, kas izklausās varbūt mazliet biedējoši, bet tā tas patiesībā ir. Interesanti ir pavērot, kā vīriešu organisms un kā sievietes organisms reaģē uz palielinātu tauku masu. Un šobrīd ir pierādīts, ka, piemēram, vīrieši pieņemoties svarā, viņiem palielinās iekaisumu marķieri, dažāda veida citokīni, tādas nepatīkamas lietas, kas iekaisumu veicina. Savukārt dāmām, palielinoties tauku procentam, palielinās adiponektīns, kas savukārt neļauj uzturēt tādu efektīvu, aktīvu vielmaiņu un radīt tādu pareizā līdzsvarā veidotu izsalkumu un sāta sajūtu. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu rūpēties, ja mēs gribētu būt veseli, mums vajadzētu rūpēties par to, ka ķermeņa masa būtu optimāla. Ko tad varētu nozīmēt optimāla ķermeņa masa? Primāri jau interesanti ir tas, ka ķermenis mums pasaka priekšā. Ja mēs jūtamies labi, ja veselība ir laba, nav nekādu tādu izteiktu hronisku saslimšanu, tad principā var teikt, ka ķermenis jūtās tādā savā tauku mētelītī, jo tauciņa ir laba lieta, un tauku mētelītis nāk ap visiem orgāniem un atrodas visās sistēmās, tur viss ir kārtībā, bet tiešām ir jāsako līdzi tai savai veselībai. Lai arī mums ir sajūta, ka ļoti daudz ko no mūsu tāda dzīvesveida vai no mūsu slimības vēstures vai veselības nosaka gēni, patiesībā jau ir tāds ļoti populārs vārds kā epiģenētika, kas nosaka, ka mēs paši nosakam to, ar ko mēs slimosim vai tieši otrādāk neslimosim. To var salīdzināt kā tādu komponista situāciju. Es iedomājos, ka es esmu savas dzīves komponists un manas galda stāv 50 dažādas melodijas. Var izvēlēties, kādu es vēlos spēlēt. Tad tie būs tie gēni, ko mums ir iedavuši ģimene vai vecāki. Un tad mans dzīvesveids ir tas, kas nosaka, kuru melodiju tad es paņemšu, kuru tad es spēlēšu, vai tieši otrādā, kuru es nolikšu malā. Līdz ar to ir taisnība šim teicienam, ka man ir jāuzņemās 100% atbildība par savu dzīvi, gan par dažādu veidu saslimšanām, gan par to, kā es jūtos, izskatos, viss ir manās rokās. Lūk, un šeit ir stāsts par šiem taukiem. Tātad tauki mums iedalās labajos taukos, kas principā mūs ārstē. Labos taukus es vērtētu patiesībā kā tādus ļoti spēcīgus medikamentus. Jo labie tauki palīdz strādāt smadzenēm, veido tādu tauku mētelīti, kas sargā mūsu orgānus, kas absolūti palīdz darboties mūsu nervu sistēmai, palīdz uzsūties taukos šķīstošiem vitamīniem. Principā hormoni sintezēties absolūti nevarētu bez taukiem. Līdz ar to tauki labie mums ir vajadzīgi. Savukārt sliktie tauki dara pilnīgi pretējās lietas. Un sliktie tauki ir tiešā veidā saistīti ar iekaisumiem. Tas nozīmē, ja mūsu ēdienkartes balstītos tikai uz piesātinātiem sliktajiem taukiem, mēs sevi varētu vērtēt kā tādu saslimušu, un tad varētu būt tā situācija, ka ja mums gēnos ir ielikta kāda slimība, tad mēs ar šiem taukiem šo saslimšanu arī provocētu. Lūk, ko tad dara sliktie tauki? Jā, tātad tas ir iekaisums, kas veicina dažādu veidu saslimšanas. Kas varētu būt labie tauki? Labie tauki noteikti ir zivis,
rieksti, sēklas, avokado, visi esam dzirdējuši par šiem te produktiem, kurus ikdienas ēdienkartē vajadzētu iekļaut mazliet vairāk. Savukārt piesātinātie tauki, balstās uz tādiem treknajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, bet tur tiešām ir stāsts par produktiem ar palielinātu un lielu tauku saturu, un tie ir visi pārstrādātie produkti, kas ir pārstrādāti, un šādā veidā mēs uzņemam palielinātu tauku daudzumu, un cilvēkam patīk tauku garša un patīk cukura garša, tāpēc ražotāji pievieno aizvien lielākas devas šos te taukus, lai cilvēks izvēlētos šos produktus ēst un ikdienā lietot. Ļoti interesanti ir arī tas, ka uzņemto tauku veids, tātad vai tie būs labie vai sliktie tauki, izmaina arī cilvēka mikrobiomu. Tas ir tas baktēriju kopums, kas dzīvo mūsu zarnās, tie ir tādi 2 kilogrami. Principā var teikt, ka viņi ir vairāk nekā mēs, skatoties tādu ģenētisko materiālu. Bet izmaina mūsu mikrobiomu, un izmainīta mikrobioma rezultātā mēs varam pastiprināt, pieņemties svarā. Mēs varam kļūt negatīvi, depresīvi un atkal sākt slimot ar dažādām hroniskajām slimībām. Un kuri tad ir tie tauki, kas pasliktina šo te mikrobiomu? Tie ir šie piesātinātie tauki, par kuriem jau runājām, un savukārt mikrobiomu ārkārtīgi uzlabo šie te labie tauki. Tad ir veikti pētījumi, kad ir ņemts šis te mikrobioms no cilvēka ar lieko svaru, ielikts iekšā pelītes gremošanas traktā, un pelītes sāk slimot ar sirds asinsvadu slimībām. Piemēram, tātad, kā es teicu, mēs paši turam savu dzīvi vai savu veselību savās rokās. Kas tad ir holesterīns? Holesterīns patiesībā ir taukiem līdzīga viela, kas, pirmā reakcija ir ļoti tāda satraukta. Mēs baidamies, mums liekas, ka tā ir tāda ļoti slikta substance, kas mums kaitētu. Bet patiesībā holesterīns ir laba lieta. Bez holesterīna dzīve vispār vai dzīvība nav iespējama. Katra mūsu ķermeņa šūna sastāv no holesterīna, sevišķi šūnafalki. Viņš nodrošina hormonu sintēzi, nodrošina to, ka vispār šūnā eksistē kaut kāda dzīvība. Tātad holesterīns ir labā lieta. Mums viņš ir vajadzīgs. Un ķermenis nevelti pats sintezē holesterīnu. Vidēji 70–80% no visas holesterīna, kas mums ķermenī ir atrodams, ir sintezējies aknās. Tātad atlikušos 20–30% holesterīnu mēs uzņemam ar uzturu. Un tā ir labā ziņa, jo tas dod mums iespēju pieregulēt šo te mūsu asins ēnu, jo mazāk tādu kaitīgo, jeb slikto tauku būs mūsu ēdienkartē, jo īstenībā labāk būs mūsu asins ēna. Un to es arī reāli praksē redzu katru dienu, ka tiešām ar ēdienkarti, neskatoties uz to, kad ar ēdienkarti varam pakuriģēt vien 20–30%, ar ēdienkarti mēs krietni varam pamainīt uzņemto šo te asins ēnā redzamo kopējo holesterīnu, zema blīvumu, augstu blīvumu un arī triglicerīdu daudzumu. Ko tad tas nozīmē? Tātad asins ēnā ir daudz dažādas frakcijas. Tātad esam dzirdējuši, ka ir tāds labais, jeb augsta blīvuma holesterīns, ir sliktais, jeb zema blīvuma holesterīns. Un sliktais holesterīns, diemžēl, ir tas, kas rūpējās par to, lai šie te tauciņi, kas uzņemti ar ēdienkarti, lai viņi nogulsnējās asinsvados. Līdz ar to samazinās apasiņošana smadzenēm vai sirsniņai, kas ir kardioloģijas, infarkta, insulta riski. Savukārt labais holesterīns, kas ir augsta blīvuma holesterīns, tās atkal ļoti rūpējās par mūsu asinsvadiem, jo viņš ņem šo te holesterīnu prom no asinsvadiem un ved uz aknām uz tālāku pārstrādi, lai mūsu ķermenis būtu tāds tīrs, žiparīgs un gatavs vienmēr paveikt kaut kādus tādus labākos rezultātus un justos labi. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ikdienā piedomāt pie tā, lai mēs uzņemtu šos te labos taukus, jo tādā veidā mēs arī veicināsim šo te augsta blīvumu, jeb labo holesterīnu un spēsim samazināt kopējo holesterīnu daudzumu asinīs. Tātad tur ir stāsts, atkārtosim vēlreiz, par traknajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, par kokosa un palmu eļļām. Tās arī ir tās lielākās aktualitātes, kas tiešām šo te holesterīnu spēj
ietekmēt visvairāk. Patiesībā ļoti interesanta tēma ir arī šīs te eļļas, kā tad izvēlēties labāko no sliktākā, skatoties no holesterīna aspekta, jeb sirds un asinsvadu sistēmas. Visvērtīgākā tomēr cilvēkam šobrīd tiek atzīta olīveļļa dēļ šo te labo tauku, jeb polinepiesātināto tauku klātbūtnes, jo piesātinātie, jeb sliktie tauki tur ir ārkārtīgi maz. Principā olīveļļa samazina iekaisumiem. Olīveļļa ir tā, kas palīdz uzsūkties no dārzeņiem un augļiem antioksidantiem, kas atrodas tur, tādējādi atkal stiprinot sirdi un asinsvadus. Tāpēc olīveļļa ir ļoti labs tāds līdzeklis veselības veicināšanā. Savukārt, diemžēl šīs te savulaik diezgan popularitāti lielu guvušās eļļas kā kokosa un palmu eļļa, šobrīd ir pierādīts, ka palmu eļļā vidēji 50% ir piesātinātās, jeb sliktās taukskābes, un savukārt kokosa eļļā ir pat 84%, daži pētījumi saka 70%, bet katrā gadījumā daudz lielāks piesātināto, jeb slikto tauku daudzums. Un kā mēs to varam tā primitīvi novērot? Piemēram, ja mēs istabas temperatūrā noliekam taukus burciņā un skatāmies, vai tauki ir cietā vai šķidrā veidā stāvoklī. Ja viņi ir šķidri, tas nozīmē, ka pārsvarā dominē polinepiesātinātās, jeb labās taukskābes, kā piemēram olīveļļa, bet savukārt istabas temperatūrā kokoseļļa visdrīzāk būs tādas cietākas konsistences, un tas tad arī ir rādītājs, ka šīs te piesātinātās taukskābes dominē. Tātad tas būs tas, kas cels holesterīna līmeni, un apgrūtinās apasiņošanu visiem orgāniem. Viens ļoti labs piemērs arī saistībā par taukiem un varbūt mītiem, kādi ir veidojušies agrāk, ir stāsts par olām. Agrāk arī kardioloģijā, slimnīcā, veidojot slimnieku pacientu ēdienkartes, mēs olas ņēmām ārā. Kāpēc? Jo skatoties uz kopējo sastāvu, iekšā ir piesātinātās taukskābes sliktās un holesterīns, kas darīja ļoti lielas bažas un bailes par veselību. Bija kādu laiku arī ļoti aktuāli atdalīt olas dzeltenu no olas baltumu, ļoti bieži to izmantoja sportā vai varbūt veicinot kaut kādu tādu veselīgu ķermeņa formu vai ievērojot kaut kādu diētu un ēdienkarti, bet jāsaka atklāti, šādā veidā mēs uzņēmām gana lielu olbaltumvielu daudzumu, bet diemžēl tieši dzeltenums ir tas, kas dod mums tādas ārkārtīgi labas lietas, kā izteiksmīgus tādus B grupas vitamīnus. Interesanti, ka dzeltenumā ir arī kalcijs un D vitamīns, kas ir ārkārtīgi jauna novitāte, jo šobrīd ir pierādīts, ka cilvēks nespēja zaudēt svaru un nespēja uzturēt optimālu ķermeņa masas indeksu, ja cilvēkam trūkst kalcijs vai D vitamīns. Un mēs visi zinām, ka D vitamīnu mūsu platuma grādos ir milzīgas problēmas. Viņš trūkst 90, ja ne vairāk procenti cilvēku asinsēnā, vismaz mēs to varam redzēt. Un arī ar kalciju ir diezgan liela problēma, jo šis te uzņemtais piena produktu apjoms, kas ikdienā tiek uzņemts, ir krietni mazāks, kāds tas bija iepriekš. Līdz ar to tas mums neļauj uzturēt aktīvu vielmaiņu. Tātad tiem, kas domā par ķermeņa svāru, šīs būtu svarīgas lietas. Padomāt, vai tiešām kalcijs ir uzņemts pietiekamā daudzumā, un vai arī D vitamīns ir optimālās devās. Protams, D vitamīns vairāk būs ķermenī tiem cilvēkiem, kas vairāk gozējās saulītē, bet pēc šī te Covid laika tā situācija ir tāda, ka D vitamīns krietni krities visiem tajā laikā, kad pavadījām mājās un nekur diži ārā nedavāmies. Savukārt par piena produktiem, tur gadās tā situācija, ka vairāk koncentrējamies varbūt uz augu izcelsmes produktiem, mazāk uz piena produktiem, un tas varētu būt tas iemesls, kāpēc kalcijs tiešām trūkst. Kas interesants ir olā? Šobrīd ir pierādīts, ka neskatoties uz to, ka tieši dzeltenumā ir šis te holesterīns, dzeltenumā ir arī tāda viela kā lecitīns.
Un šis te lecitīns ir ārkārtīgi būtisks ar to, ka viņš darbojās pret holesterīnu. Tad viņš tieši otrādāk samazina iekaisumu, iztīra asinsvadus un palīdz apasiņot visus audus un orgānus. Tas nozīmē, ka principā mēs esam izlīdzinājuši pozitīvo ar negatīvo, un tas pozitīvais ir daudz tāds spēcīgāks un efektīvāks. Kāpēc ola varētu būt svarīga ikdienas ēdienkartē? Jo skatoties arī no olbaltumvielu kvalitātes, ja mēs apskatām, piemēram, augu izcelsmes olbaltumvielu avotus un dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu avotus, tad mēs redzam, ka kvalitātes ziņā vērtīgāki būs dzīvnieku izcelsmes produkti. Tātad, kas tie ir? Gaļa, zivis, piens, piena produkti, olas. Kāpēc? Jo viņi ir ģenētiski tuvāki cilvēku organismam un satur visas neaizstājamās aminoskābes. Tagad iedomājamies, jo olbaltumvielas ir veidotas no daudzām aminoskābēm, 9 no tām mēs nespējam paši sintezēt, mums obligāti jāuzņem ar uzturu, un viņas visas mēs varam atrast dzīvnieku izcelsmes produktos. Tas nozīmē, ka ar olu mēs uzņemsim 100% kvalitatīvu olbaltumvielu, savukārt, ja mēs neēstu dzīvnieku izcelsmes produktus, mums būtu jāmācās kombinēt. Lūk, un tās labākās kombinācijas, ko es varu iedot no savas puses, ir tiešām sakombinēt dzīvnieku valsts olbaltumus, pieņemsim, tā varētu būt ola, gaļa vai zivtiņa, kopā ar graudaugiem, pieliekot vēl klāt pākšaugus un sēkliņas. Un te mēs dabūnam sabalansēto šķīvi. Tātad mums ir vajadzīgas visas uzturvielas, un ir pierādīts tas, ka cilvēka ķermenis un vielmaiņa darbojās optimāli tikai tad, ja visas uzturvielas tiešām ir šķīvī. Un tāpēc nedarbojās kaut kādu atsevišķu uzturvielu izolēšana, tikai svarīgi ir saprast, kuras ir tās galvenās uzturvielas un kuri ir tie avoti, kuri mums būtu vitāli šķīvī nepieciešami. Tātad, ja mēs runājam par taukiem, tātad tie mums ir traknās zivtiņas, nebaidoties arī patiesībā no piesārņojuma, jo, ja ir jāizvērtē labais pret slikto, tad šis te omega-3 ir tiešām vērā ņemama lieta, kur ikdienas ēdienkartē ir jāiekļauj. Tātad tās ir zivtiņas, tā būs liesāka gaļiņa, lai atbrīvotos no tā papildus uzņemtā tauku satura. Tie ir liesāki piena produkti, lai uzņemtu šo arī kalciju un D vitamīnu, par kuru runājām. Tās būs oliņas, un tad mums nāks pilngraudu produkti, augļi un dārzeņi. Kārtīgi padzeramies, tad jau principā mūsu ēdienkarte būs gana nodrošināta un lai samazinātu tādus iekaisumu procesus vai potenciālās saslimšanas slimības, tad ņemam nost izteiktos pārstrādātos produktus, ņemam nost cukurotos produktus, un tādus redzami taukaudus saturošus produktus, kā kokos, palmu eļļa un traknie dzīvnieku izcelsmes produkti. Tad arī būsim veseli, stipri, laimīgi un katru dienu spēsim, principā, sasniegt savu augstāko potenciālu, jo pēc katras maltītes mums jājūtās tā, ka mēs esam spēcīgi, gribam iet, panākt kaut kādus jaunus rezultātus, gūt kaut kādu jaunu motivāciju. Ja pēc maltītes mums sāk nākt miegs, mēs jūtamies lēni, pasīvi, tagad varētu atgulties un pagulēt dīvānā kādu brītiņu, zinām, ka pārsvarā gadījumos šajā situācijā tauku ir bijis ēdienkartē par daudz. Tad izvēlamies labos tauku vielu avotus, droši varam ēst oliņu ar visu dzeltenumu, arī šobrīd slimnīcās to drīkst darīt, un tā rekomendācija varētu būt 1 ola dienā, tātad pieņemsim 7 olas nedēļā, tas ir apjoms, kas ļoti labi strādā veselībai, palīdz mums būt stipriem un veseliem. Gatavojot ēdienu, ļoti svarīgi ir arī padomāt ne tikai par produktu kvalitāti, izcelsmi vai uzturvērtību, bet noteikti arī par pagatavošanas veidu. Jo ļoti bieži jau nav labi produkti vai slikti produkti, mēs produktus mākam paši sabojāt. Sliktākais stāsts ir, ja mēs produktus iegādājamies gatavus, jo, kā es teicu, ražotājiem patīk pielikt klāt tauciņas, lai mums labāk garšotu. Savukārt, ja paši pagatavojam, tiešām būtu vēlams un ieteicams izvēlēties labākas kvalitātes tauku avotus, kā jau minēju, ja mēs runājam par holesterīnu, tad olīveļa, arī rapšu eļļa nav slikts moments, bet
izmantot varbūt tādus saudzīgākus produktu pagatavošanas veidus, kā piemēram cepeškrāsnes, tvaicēti produkti. Ļoti vērtīgi un veselīgi var pagatavot arī tvaika katlos, un dažkārt uz pāniņas pietiek arī uzlikt cepam papīru un nekas nevēl klāt, un taukvielas vispār var neizmantot. Vai arī, ja pieņemsim pievienojam taukvielu avotus, tad izvēlamies izsmidzināmās pudelītes, jo tādā veidā mēs noteikti izmantosim mazāk eļļas, kā esam pieraduši. Nu, lūk, nevienmēr mums ir vajadzīgs tik trekns ēdiens, kā mums šķiet, un patiesībā jau tas pievienotais moments pietiek jau ar to, ka olīveļu esam pievienojuši salātiņiem, ja, vai nedaudz uzsmidzinājuši zeļiņas. Cilvēku ķermenim noteikti nav vajadzīgas fritētas lietas, ja, vai tādas taukiem pārsātināti momenti. Galvenais vadmotīvs ir tiešām vairāk gatavot mājās, atdalīt redzamos taukus un pievienot mazliet mazāk kā ierasts taukvielas, kuras esam pieraduši likt klāt tādām iemīļotajām receptēm. Ņemot vērā to, ka mēs ļoti labi zinām, kad ar produktu izvēli, ar savu dzīvesveidu varam ietekmēt savu veselību un arī pašsajūtu, es novēlu katram ieviest kaut nelielas izmaiņas, samazinot šo te piesātināto, jeb slikto tauku uzņemšanas apjomu, tādējādi pat tiešām krāšņu un tā pilnvērtīgi bagātinot savu veselību un patiesībā arī savu pašvērtējumu. Lai visiem laba veselība!